Tā, uz remontu Dacia Sandero. Klients sūdzās par to, ka smaga stūri palikusi ir. 97 000. Braucot, ir pasmaga stūra. Viņam iznāk elektrohidrauliska. Gribēju pieslēgt diagnostiku. Vairākas reizes mēģināju, un man iedod šādu te bildi. Bloki nav aprīkoti. Neviens. Es īstenībā esmu diezgan šokēts. Viņš neredz nevienu bloku. Pilnīgi nevienu. Izmēģinājos te visādus variantus un zinu, ka mašīna slēdzās pie kompja. Jo ir mainītas eļļas, ir dzēstas kļūdas, ir degvielas sūknis pumpēts, filtrs mainīts, jā. Tā kā pa lielam problēmu nevajadzēja būt. Nu, izskatās, ka būs interesanti. Tā. Esmu pieslēdzis caur boksu pie kanu līnijas ar oscīti. Tā, stabilizējam. Tā. Man godīgi sakot, nepatīk šie te visādi it kā spriegums ir, bet ir pa vidam tādi kā kropļojumi kanu līnijai. Jā, kur arī ir tā kā norautas frontes, kaut kāda problēma, un tāpēc man arī rāda, ka neviena bloks nav mašīnai aprīkots. Nu, tā nevar būt. Nu, līdīsim pie tā stūres pastiprinātāja klāt, skatīsimies, kas tur ir. Varbūt, ka tur ir, kas ēdina kanu līniju nost. Tā, pastamies. Kas te notiekās? Nu. O, šeit var skaisti redzēt, ka ir kroplīgs signāls. Nu ko? Jā. Un šeit arī var redzēt, ka ir dažas frontes, kuri kaut kas nav ritīgi. Miera jau nav, rakņājos, beigās ielīdu caur Sandero Loganu un pieslēdzos pie diviem blokiem AC un SRS, bet dzinēju un stūres pastiprinātāju man vēl nedod. Tātad tie mums ir normāli. Kaut kas te vēl nav ritīgi, vai nu programmatūra, jo mašīna ir 2019. gada, bet man kompis ir 24. gada. Tā kā vajadzēja visam būt, nu, paskatīšos vēl kaut ko zem Renaulta. Kaut kas interesants te ir. Laikam bija nepareizi izvēlne, jo šeit ir rokas režīmā, ievadīja Logans 2 Sandero 2, un man jau bloki skenējās. Bet tāpat bija uzminējis to, ka problēmas ir ar kanu šīnu. Un parazīts mums ir uzstādīts pa pirkšanai metas sistēmas signalizācija, kurai nokalpojas ir 5 gadi. Nu, labi, ka bija ostoskops, kurš parādīja mums, ka tur kaut kas nav kārtībā. Sāku loģiski domāt, paldies Jevgeņijam pa pēdējo video, kur bija gāzes iekārta sēdināja kanu līniju. Man te vēl vienam problēmas bija, ka gāzes iekārta sēdināja kanu līniju, nevarēja pieslēgties un mašīna uzvedās nesaprotami. Nu, tad es sāku šeit arī domāt, nevar tā būt, ka diagnostika neslēdzās klāt vispār. Un stāvēs, ka pazūd stūri 90 000 noskrējiens, stūres pastiprinātājs, nu, neticās, ka var nobeigties.
Nu, un tā tad analizējot šo te kanu līniju, nonāca pie secinājuma, un vēl Bardačakā atradu dokumentus, ka ir uzstādīta metas sistēma, un sapratu to, ka viņa pieslēgt uz OBD, tad nevis OBD, bet uz kanu līnijas. Nu, tālāk jau tur viņa ir. Jā, lūk, viņa ir. Kastīte ir atrasta. Jā. Evo, Digital. Štekdozi vienkārši atvienoju. Un mums stūri arī darbojās. Jā. Ar vienu pirkstu var grozīt. Nekādu problēmu. Nu, un arī diagnostika aiziet. Jo tālāk, jo trakāk. Tā, noskanēs mums te viss ir. Tā. Jā. Nu, tā tad man interesē pastiprinātājs. Ejam iekšā. Kodu nav. Ejam atpakaļ. Tā, dzinējs ir. Ejam iekšā. Tā, dzinējā mums ir temperatūras, memory. Jā. Tā, ejam atpakaļ. Baterija, CAN communication signal missing. Jā, tātad uz paneli jau mums jau bija problēma ar CANu. Tagad viņš ir memory. Tā, AC. Tā. Nav. Tātad šeit kļūdas. Kā jāmācās strādāt ar viņu ir tātad kļūdas EGRs bijis, memory, temperatūras, memory, CAN signāla. Tā. CAN līnija darbojās. Jau smukāk. Tā, mēģinām pieslēgt kompi. Tātad jaunais X-Prog 5, tāds viņš izskatās. Jā, paņemsim bišķi tālāk. Diezgan ērts, jā, bieza kaste. Foršs īstenībā. Un līdz viņam nāk šāds te saucamais Smartbox, jā. Nu, pa viņu informāciju varētu atrast internetā, launch mājaslapā un tā tālāk. Apriekots ir pamatīgi. Nu ko, ejam skatīties. Mums ir Dacia. Jā. Jau grib atjaunināties, nu labi, nejauninās. Ejam uz Sandero. No visas sistēmas CAN.
Blokus mums neredz tāpat. Bet kanlīnija strādā smuki. Un ja kas, tad stūre mums arī strādā. Es varu brīvi ar vienu pirkstu pagrozīt stūri. Bija uzsēdināts uz kanlīnijas parazīts. Tā, skenēšana mums vēl iet, bet kompis mums vēl blokus neredz. Labi, turpinām. Tā jāstūra mums super grozās. Tātad, kas te vēl būs nobloķēts? Tā esam visu sasprūduši atpakaļ, ko noņēmām. Taisam vēl vienu testu. Kļūdas izdzēsām. Kā redzam, mums Dacia uz sakariem nāk. Ot, ko var izdarīt viens svešs parazīts, kas ir uzsēdināts uz kanlīnijas. Var iedzīt izmisumā. Bet, pieredze veidojās. Paldies labiem cilvēkiem, kas ieliek arī YouTube'ā kādu informāciju. Tā kā ņemiet vērā, ja mašīnai notiek visādas brīnumainas lietas, tad pirmais analizējiet, vai kāds kaut ko nav darījis ar sakaru līniju, jo tas izskatās paliek ļoti aktuāli. Ko bloki skenējās, viss ir forši zaļš. Vēl jāsamaina degvielas filtrs un varēs atdot klientam mašīnu. Cik prasīt naudas par šādu te darbu, godīgi sakot, pat nezinu, bet gan jau kaut ko izdomāšu. Varat komentāros ierakstīt, cik maksā šādu problēmu risināšana ar kanlīniju. Jo aparatūras, osciloskops un zināšanas ir iztērēts laiks un nauda, lai to visu iegūtu. Superīgi. Viss zaļš. Tā, testa braucienu esam veikuši, stūre mums grozās, nekādu lieku lampiņu mums arī nedeg, ja. Tad izbrauc līkumu, viss kārtībā, stūre strādā, viss notiekās. Nekādu pretenziju nav, mašīnīte darbojās. Secinājums ir tāds, ka visādi šitādi te pašdarbības, bet izskatās, kas ir papildus uzstādīts uz kanlīnijas nenorūpnītas, un mums var sataisīt kaut kādas problēmas. Tas tā ņemiet vērā. Ja video bija noderīgs, padalieties tālāk, varbūt kādam vēl kaut kas varbūt dzīvē noder. Bet, man šodien tas piedzīvojums bija pamatīgi interesants. Paskatījos, cik maksās stūres sūknis, tad oriģinālais sūknis tikai pieejams 600 eiro bez PVN. Ja, tātad es pieļauju domu, ja mašīna būtu aizdzīta pie dīlera, tad saimnieks samaksātu kādu 1000 par sūkņa maiņu. Vai arī kādā citā servisā, ja, tad oriģinālais sūknis plus darbs, ja, droši vien, ka tāpat sanāktu cipariņš smuks, jo saimnieks bija gatavs mainīt sūkni.
Es viņu atrunāju, saku, pirmais vajag pārbaudīt, kas tur ir pa problēmu. Nu, tā kā sākās man problēmas ar to kanu līniju, ja, tad, nu, tad sākās aizdomas, ja, kas notiekās. Nu, tā tad pabraucam uz stūri, mums viss čotka, mums tik grozās, viss notiekās, ja. Viss strādā, nekāda problēma. Tā, varēsim atdot saimniekam atpakaļ, lai vizinās. Nu, tāds secinājums. Nu, tātad paldies, ka skatījāties un uz tālākiem remontiem.